Sāksim ar vienu citātu, kas, manuprāt, ļoti labi iezīmē šodienas tēmu. Filozofs Karēls reiz teica, visumā pastāv tikai viens templis, un tas ir cilvēka ķermenis. Tādēļ nav nekā svētāka par šo dzīvības formu. Mēs esam brīnumu brīnums, neizzināms noslēpums. Tieši tā. Un šodien mēs mēģināsim šo noslēpumu, vismaz nedaudz pašķetināt. Mums priekšā ir fragments no Oļģerta Ziļicka grāmatas Ļaujiet jau atvasis dzīt. Un tas mūs vedīs ceļojumā cauri, pilnīgi pretrunīgām versijām par to, no kurienes mēs nākam. Jā, un mūsu mērķis šodien nav pateikt, lūk, šī ir tā vienīgā patiesība. Drīzāk mēs gribam izklāt tādu kā karti ar dažādiem ceļiem, kas visi mēģina vest pie atbildes. Un avots piedāvā visu spektru. Pilnīgi visu. No senām leģendām, bībeles nostāstiem līdz divām konkurējošām zinātniskām teorijām, kas šodien cīnās par dominance. Tā būs vairāk tāda jautājuma dziļuma izpēte, nevis atbildes pasniegšana. Karta izklausās lieliski, jo šī tēma ir milzīga. Avots sāk ar ļoti dramatisku ainu, bībeles leģendu par 72 cilvēku dzimtām, kuras esot pamatīgi sadusmojušas Dievu, un kāds vecāks vīrs esot Dievam pat acīs pateicis. Mēs neesam nākuši zemē mieru nest, un tu to zini. Diezgan drosmīgi. Ar visai paredzamām sekām jāsaka. Par šādu atklātību Dievs esot sūtījis augstumus, zibeņus un plūdus. Un pārvērts visus par pīšļiem. Gandrīz visus. Izdzīvoja tikai 5 jaunekļi un 5 jaunavas. Tā teikt, jaunās civilizācijas sēkla. Bet šis ir tikai viens no daudziem stāstiem. Ziļicka grāmata piemin arī Šumēra Utnapištimu. Protams, Ādamu un Ievu. Jā, un pat āriešu teikas par pirmo māti Maiju. Bet tas viss ir tikai iesildīšanās pirms tās lielās sadursmes. Proti, sadursmes starp 2 milžiem. No vienas puses Darvina evolūcijas teorija. Jā. Un no otras Bernāla teorija, kas izklausās pēc zinātniskās fantastikas. Ideja, ka cilvēks uz Zemes ieradies no visuma. Tā nebūs gluži cīņa, bet drīzāk 2 pilnīgi atšķirīgu pasaules uzskatu izgaismošana. Sāksim ar to, kas mums ir, tā teikt, pazīstamāks. Sāksim ar evolūcijas stāstu. Labi, ķeramies klāt. Tātad evolucionistu versija. Mūsu ciltskoks sākas ar pitekiem, apmēram metru gariem cilvēku pērtikļiem. Jā, kas krīta perioda beigās esot dzīvojuši Indoķīnā. Un no turienes izaug vesels, gandrīz vai zooloģiskais dārs ar dažādiem brālieniem un vectēvoķiem. Prokonsuli, ramapiteki, driopiteki. Nav svarīgi atcerēties visus šos nosaukumus. Galvenā ideja ir viena. Mēs redzam tādu pakāpenisku ceļu no, teiksim, kokos dzīvojošu primāta līdz būtnei, kas sāk staigāt pa zemi. Lielais pagrieziena punkts ir hominīdu dzimta. Un te avots piemin parantropus, kas dzīvojuši alās pirms 1,5 miljona gadu. Bet te ir kāds āķis, vai ne? Un tas ir ļoti būtisks āķis. Mums nav viņa skeletu. Nav. Nē. Visa teorija par parantropiem balstās uz atsevišķām galvaskausu lauskām. Un tas ir svarīgi apzināties, jo tas parāda, cik trausla patiešām ir mūsu zināšanu piramīda. Mēs būvējam milzīgas teorijas uz dažām lauskām. Tātad, balstoties uz šīm lauskām, mēs pieņemam, ka viņi staigāja stāvus, lietoja darba rīkus, bija 1,5 metru gari. Jā, un smadzeņu tilpums ap 430 līdz 600 kubikcentimetriem. Kas notiek tālāk? Tālāk uz skatuves parādās pitekantropu apakšdzimta. Un te ir pāris slavenības pitekantropus habilis, jeb darbīgais fosīlais cilvēks. Un tas otrs? Pekinēns. Jā, labāk pazīstams kā sinantrops, jeb Pekina cilvēks. Stop! Tie ir sarežģīti nosaukumi. Ko mums par viņiem būtu jāzina? Tā vienkāršiem vārdiem. Kas viņus padara par nākamo lielo soli? Vai viņi jau cepa pīrāgus alā? Pīrāgus vēl nē, bet uguņu jau kurināja. Un tas ir milzīgs lieciens. Sinantrops, kurš dzīvoja pirms aptuveni 500 miljonu gadu, bija viens no pirmajiem, kas apzināti lietoja uguni, gatavoja jau salīdzinoši labus akmens darbarīkus. Viņš bija pirmais, tā teikt, cilvēks ar plānu. Izklausās loģiski. Bet tieši ar sinantropu sāks lielākās problēmas evolūcijas teorijai. Kādas problēmas? Man šķita, ka visi iet gludi, pat repītēm uz augšu. Problēma ir tāda, ka arheoloģiskie atradumi liecina, ka homo sapiens... Tātad saprātīgais cilvēks.
Jā, mūsdienu tipa saprātīgais cilvēks dzīvoja vienā laikā ar sinantropu. Paga, es apjuku. Ja modernais cilvēks jau bija uz skatuves, tad kāda jēga no visas šīs evolūcijas ķēdes pirms viņa? Kur sinantrops tajā bildē vispār iederas? Redzi. Tas ir tā, it kā atrastu vectēva jaunības bildi, kur viņam rokās ir jaunākais telefona modelis. Tas vienkārši nesadar kopā. Lieliska analoģija, un tas ir viens no lielākajiem klupšanas akmeņiem tai klasiskajai lineārajai evolūcijas idejai. Tas liek domāt, ka evolūcijas koks ir daudz samudžinātāks, ar daudziem paralēliem zariem. Kas attīstījās vienlaikus. Un iespējams pat konkurēja savā starpā. Un zinu, līdzīga problēma ir arī ar nākamo posmu neandertālieti. Jā, par tiem esam dzirdējis. Klasiskā Darvina teorija viņus uzskata par kromaņona cilvēka priekšķēņiem. Un kromaņona cilvēka autors Ziļickis dēve par protobaltu. Kāpēc protobaltu? Tāpēc, ka Ziļickis savā grāmatā izvirza hipotēzi, ka kromaņonas cilvēks, kas vizuāli bija ļoti līdzīgs mūsdienu eiropiešiem, ir tieši tās rases priekštečus, no kuras vēlāk attīstījās Eiropas, tostarp baltu tautas. Interesanti. Bet problēma ir tā pati. Arī kromaņonas cilvēki dzīvoja vienā laikā ar neandertāliešiem. Atkal tas pats telefons vectēva dildē. Turklāt tos senākās atradnes ir dažādos kontinentos – kromaņoniešiem Āzijā, neandertāliešiem Āfrikā. Tātad evolūcijas versija izklausās ļoti sarežģīta, pat haotiska. Jo vairāk mēs uzzinām, jo vairāk jautājumu rodas. Vai tā otra teorija piedāvā skaidrāku bildi? Tā piedāvā nevis skaidrāku, bet radikāli atšķirīgu bildi. Un tieši šīs neatbilstības, šie, tā teikt, baltie plankumi evolūcijas kartē paver durvis pavisam citādai idejai. Proti? Ja cilvēks neattīstījās uz Zemes, varbūt viņš šeit ieradās. Un te mēs nonākam pie Bernāla teorijas. Un ko tieši tā piedāvā? Pēc šīs teorijas saprātīgs cilvēks uz Zemes ieradies no visuma. Jau, tā teikt, gatavā veidā un dažādās cilvēku rases, ko mēs redzam šodien, esot radušās šiem ar to pašu sinantropu vai neandertālieti. Tieši tā, un šī ideja avotā tiek sasaistīta ar folkloru, konkrēti ar atmiņām, ko Marija Zonenberga pierakstījusi no savas vecmāmiņas Mades Ozolas. Un šī teorija mūs noveda pie leģendām par zudušo kontinentu, pie mū laikmeta. Precīzi, saskaņā ar šīm leģendām pirmie baltie cilvēki ieradušies no Vegas vai Sirijusa zveņgznāja un apmetušies uz milzīga kontinenta vai salu grupas Klusajā okeānā. Kuru sauca par mū vai Lemūriju? Jā, tur viņi esot izveidojuši neticami augsti attīstītu civilizāciju. Cik sena ir šī leģenda? Par kādu laika posmu mēs runājam? Laika skala ir prātam neaptverama. Šī laikmeta sākumu daži avoti lēš pat pirms 6 miljoniem gadu. 6 miljoniem? Jā, un beigas ap 14 000 gadu pēc mūsu ēras, kad mū kontinents esot nogrimis. Protams, tam nav tiešu ģeoloģisku pierādījumu, bet avots norāda uz tādām netiešām lietām kā zemūdens kalnu grēdām un milzīgajām okeāna līmeņa svārstībām. Aha! Un no šīs zudušās pasaules ir saglabājušās tikai leģendas. Tikai leģendas, un tās ir pārsteidzoši līdzīgas dažādās pasaules malās. Sāksim ar Dienvidameriku. Ir tāds Truāno kodeks, sena māju grāmata. Ko Kortes atveda, pareizi? Tieši tā, un tajā ir rakstīts. Kas tur rakstīts? Citāši aptuveni no avota. Kalna 6. gadā, 11. dienā, sākās briesmīga zemestrīce. Par tās upuri kļuva purvaino pugura zeme mū, tā pazuda viļņos vienā dienā un vienā naktī. Vienā dienā un vienā naktī? Vai ir minēts upuru skaits? Leģenda apgalvo, ka bojā gāja 64 miljoni iedzīvotāji. 64 miljoni? Un kas vēl interesantāk, acteku un maju dievs un skolotājs Kecalkoatlas, kas vienmēr tika attēlots kā balts bārdains vīrs, esot nācis tieši no šīs nogrimušās zemes. Tas ir apokaliptisks mērogs. Un šī leģenda ir Dienvidamerikā? Vai avots min vēl ko citu? O jā, pārceļamies uz otru pasaules malu, uz Tibetu. Arī tur senos rakstos ir stāsts par atnācējiem, kas saistīti ar mū. Leģenda stāsta, ka no debesu zilgmes iznākusi ola Dāo. Ola Dāo. Jā, no kuras izkāpis valdnieks Huandi ar 80 palīgiem. Viņi nolaidušies Himalajos, iemācījuši vietējiem astronomiju un izveidojuši kalendāru. Un kā izskatījās šis
kosmosa kuģis. Apraksts ir fascinējošs, kā divas milzīgas viena otrai uzvērptas bļodas, bet vēl neticamāks ir pašu atnācēju apraksts. Kāds tad? Galvas kā caurspīdīgas olas, ausu vietā 3 saru sekstes, dažiem pat esot bijušas 6 rokas un 4 acis. Holivuda specifekti nobāla. Nogrimusi zeme, solījums atgriezties, parādās kultūrās, kurām it kā nebija nekāda kontakta. Un ko šie atnācēji teica? Viņi esot paziņojuši, ka viņu aizjūras zeme drīz nogrims, tādēļ viņi dosies meklēt savu īsto pirmdzimteni visumā, bet viņi atstāja šeit savus pēcnācējus bērnus ar zemes sievietēm, kas likšot pamatus jaunai baltai cilvēku rasei. Tad mums ir leģenda no Amerikas un Tibetes. Bet avotā īpaši izcelta ir saulēktu leģenda no Madas Ozoles stāstītā. Tas izklausās pēc kaut kā ļoti personiska, lokāla. Tā ir vesela epopēja, tā apvieno abus stāstus gan par ierašanos no kosmosa, gan par dzīvi uz Zemes. Šī leģenda stāsta, ka pēc ierašanās no visuma un dzīves tajā augsti attīstītajā muzemē cilvēki zaudēja savas tehnoloģijas. Bija spiesti sākt viss no gala. Tieši tā, un kad muzeme nogrima, izdzīvojušie sadalījās. Viena grupa devās uz Dienvidameriku, kur sajaucoties ar vietējiem radīja indiāņu ciltis. Otra grupa nonāca Tibetā. Un kas notika Tibetā? Tur viņi, saskaņā ar šo leģendu, sajaucās ar vietējiem hominīdiem sinantropiem. Atkal sinantropi. Jā, un radīja protobaltu senčus. Bet tad sākās nākamā katastrofa, pēdējais lielais apledojums, un leģendā tas aprakstīts neticami poētiski. Kā tieši? Kā briesmoņi sudraba zirgos, baltas pūkas kaisīdami un saltu dvašu pūzdami. Fantastisks tēls. Un tas lika viņiem beigt. Jā, tā bija lielā bēgšana no Tibetas kalniem. Leģendas vecākā māte Māja dod norādījums beigt uz rietumiem un tad pagriezties pret lāča mātes aci. Polārzvēgzni. Jā, pret polārzvēgzni. Un šis ceļojums ilgs daudzas paauģis. Tā laikā cilvēki vairāk kārt dalās. Vieni aiziet uz ziemeļiem, citi turpina ceļu uz rietumiem un nonāk Kaukāzā. Vēl citi nonāk Āfrikā, kur sajaucās ar melnajiem neandertāliešiem, radot tumšādēnās tautas. Un šeit ir vēl viena pārsteidzoša sakritība, vai ne? Tieši tā. Leģenda stāsta, ka 72 cilvēki no šiem bēgļiem aizceļoja uz Irānas kalnieni, un avota autors velk tieši paralēli. Tās esot tās pašas 72 bībeles dzimtas. Ar kurām mēs sākām savu stāstu. Tas noslēdz apli. Savienu senu varbūt latviešu teiku ar bībeles leģendu. Tātad, ko tas viss nozīmē? Esam izgājuši cauri diviem, pilnīgi atšķirīgiem stāstiem. Viens par lēnu pakāpenisku evolūciju tepat uz Zemes ar daudziem jautājumiem un pretrunām. Otrs par dramatisku ierašanos no kosmosa, par zaudētu zelta laikmetu un par izkaisītiem pēcnācējiem, kas klīst pa pasauli mēģinot atcerēties savu pagātni. Un avots pats atbildi nedod. Tas ir pats svarīgākais. Tas nepasaka, šī versija ir pareiza. Tā vietā tas uzdod fundamentāli jautājumu par pašu identitāti. Kādi jautājumi? Principā, galvenā atziņa ir nevis atbilde, bet gan pretruna, kas iespējams dzīvo mūsos katrā. Vai mēs esam garas evolūcijas ķēdes virsotne, kuras galvenais mērķis ir izdzīvošana un pielāgošanās, kur katrs mūsu instinkts ir tikai bioloģija? Vai arī mēs esam kritušas civilizācijas mantinieki, kas meklē ceļu atpakaļ uz zvaigznām? Tieši tā. Ja mēs esam kosmiski bēgļi, kad mūsu dziļākā būtība ir ilgas pēc mājām, pēc kaut kā zaudēta un dižana, un šī iekšējā dilema starp zemes radību un zvaigžņu bērnu iespējams ir visu mūsu kultūru, reliģiju un pat mākslas dzinējspēks. Katrs no šiem stāstiem piedāvā pilnīgi citu skatījumu uz to, ko nozīmē būt cilvēkam. Provocējoša doma, par ko padomāt. Kurā no šiem stāstiem mēs sevi atpazīstam labāk? Vai tajā, kas liek mums cīnīties par vietu zem saules, vai tajā, kas liek mums skatīties debesīs un ilgoties? Un ko tas pasaka par mūsu nākotni?